vai ir izcēlējis kanādietis. Tomas pēc bēziņa, kad ir 16 gadus ar savu spēlētāju, Ventspils iegūst tiesības uz pirmo uzbrukumu un Ausējs uzreiz met pa grozu un uzreiz arī precīzi, atklājot 2026. gada reķinu basketbola klubam. Ventspils, tā ir tā spēle, ka šodien Ventspilsniekiem ir vajadzīga. Ne jau tas, ka metiens tur kādā 5. sekundē, bet precīzi no tālās distances uzbrukumi. Pastaipīt šo te garo sastāvu viesiem, likt spēlēt vairāk perimetrā. Lūk, Birkāns pēc Džoru sarežģīts metiens. Tā Džorem šeit pacīnās Kampus. Un šoreiz nevis tas garais spēlētājs ir veiksmīgāks groza apakšā, lai tas auguma pārstāvs nostrādā, bet tieši labāka pozīcijas izvēle. Renārs Birkāns caurgainā nav precīzs. Kaspars Bērziņš pierastā šī spēlē. Straujo porgaina Dārgais, Vungrozam nekrīt, bet nedaudz nokavējis Atanāsovs ar stāšanos ceļā pieredzējušam uzbrucējam. Un būs 2 soda metieni. Gandrīz tur tā ļoti tālu no patiesības nebija šī situācija. Bet nedaudz tomēr par vēlu. Precīzs Dārgais soda metienā un izlīdzina rezultātu. Līdzstēji šeit saka, ka nebūs šot. Kas notiek? Un vēl viens metiens. Nē, tomēr Kaspars Bērziņš, tas, kurš iekāps ātrāk, bija krāsās. Un līdz ar to 3-3 uz tablo, kad nospēlēts ir 51 sekundi. Un ļoti daudz jau bijuši notikumi, principā, laukumā. Ļoti aktīvi šeit neļauj Ventspilsniekiem ievadīt bumbu spēlē viesi. Nedaudz pārsteidz, pat iespējams, ar šādu aktivitāti. Ausējs vēlreiz no tālās. Izvairās šeit Dārgais no noteikuma pārkāpuma. Bija jau tādā stadijā, ka varēja arī tīpat labi ielidot korpusā Ausējam, bet nu ļoti labi noorientējās un tas nenotika. Kampus no tālās distancēs, gandrīz precīzi, Bērziņš šeit letnā vientulībā un izkārto sev labu metienu pozīciju un ir precīzi. Apgriežas ap savu asi. Nav nevienas rokas tur priekšā, kas var patraucēt šo te metienu. 5 punkti pēc kārtas, tagad Ogrē bijuši. Karsē mētens Ventspils ir tās, kas sāka komandas atbalstu. Pilnīgi pareizi, jākarsē visādos veidos. Tomas no augšas! Brians Tomas. Tur gan bija iespējamie palīgi, bet tomēr neriskēja noteikumu pārkāpumu šeit Ogres spēlētāji. Jā, no Agras šī spēle 2 pa dienu, nav tas ļoti ierasts variants, tāpēc arī šos skaļākos Ogres vīzitēs iespējams, tāpēc mēs neredzam, ļoti agri būtu bijis jāizbrauc. Tā līdzstēja maizīt arī dažkārt ir jāizbrauc ļoti agri. Ļoti ražani komandas krāja punkts, arī pirmais noteikuma pārkāpums viesiem tagad. Ražīgi, strauji komandas vārds punkts. Un pagaidām skaistākā šī mača epizode. Tomas pēdējos mačos arī drošāk no tālās distances uzbruk un arī precizitāti izceļās. Tikai met, bet arī iemet. Protams, garā gala spēlētāju metienu no tālās distances ir ļoti svarīga lietā. Arī mazajiem zēriem netrūkst, tas ir labs rādītājs. Šautons iemet no tālās. Ausējs labi spēlē aizsardzībā. Bumba. Gan tieši no viņa arī atstāja laukumu, pēc Ogrē no 17 sekundu uzbrukumā. Nav tā ierastākā lieta, ka Šautons šādā veidā izpild tālmetienus, tomēr viņam vajag diezgan laiks sagatavoties. Bet šeit ir precīzi. Pirmā mājiņa arī. Amandas Urtis dots laukumā viesiem, mājiņniekiem, protams, kāpēc viesiem. Un Nikolais Atanāsovs dots atpūsties. Ļoti ilgi arī šeit daudz tiek izpildīts, bet tiek izpildīts veiksmīgi. Tomēr arī kā līdzīgi kā Ventspils gadījumā. Kampus atstāts pilnīgi brīvs stāvti līnijas, tomēr nemet un nopelna otro piezīmi. Līdz ar to tāda muļķīga kļūda. Jauna spēlētāja kļūda, bet tik nepareizais jau arī Gustavs Kampus jau vairs nav. Viņš tiek nomainīts. Anatolijs Šundels dots laukumā. Ogres komandai. Pagaidām tāds, miers zālē, diezgan liels miers arī laukumā, lai gan tas spriedzīt jau, protams, jūt arī
Ir jau pāris emocionāls tādas reakcijas uz veiksmēm, neveiksmēm. Protams, gribās komandām turpināt savu veiksmi sēriju. Brians Tomas nodemonstrē savu koordināciju. Traore tāds uz... Džokta tāds uz nostaigāt pusi, bet nenostaigāt. Ļoti labi izpilda savus kustības. Un šeit pacietīgi iespiež Artūru Ausēju groza apakšā. Un labā ziņa Ventspilsniekiem tā, ka Ausējs šeit piezīme nenopelna. Bet nu noturēt tā Džorī nebija viņa spēkos. Kas varam Bērziņā pirmā piezīme. Ogrei trešā tā jau. Un Reins Avotiņš nomaina super pieredzējušo Bērzu. Netiek garām Šundelam Šeltons, bet kur kāja pret Šeltonu kā? Šeltons gan uzskat, kā pret viens kanādiešu kāja, bet viskās Gīnas Fogels neprasīs to tik ātri atkārtojumu. Mums gan ir iespēja paskatīties atkārtojumu. Nu, ne, pēc savu kāju Šeltons. Viņš gribēja Gīnas Fogels šoreiz uzmin situāciju. Džokstā Džorē no tālās un ir precīzs. Un atkal vadībā ir viesi. Šeltons līdz goza apakšai. Lūk, tas ir tas Šeltons, ko biežāk ir pieredzēts redzēt, un ko gaida arī no spēlētājiem, bet, kā teicu, protams, šie tāmetieni ir lieta, kas vienmēr noder. Strīdsbumba, pienāksies Ogrei. Un to 12 sekundes vēl viesiem savam uzbrukumam. Nikolais Atanāsovs atgriežās laukumā. Nu, nav izslēgts, ka Edvards Mežuls tā arī paliks tomēr šodien uz soliņu. Ka nav vēl tāds pilnīgi pārliecības, ka šī te smatais atricinājumi iedzīvojies bija Edvards Mežuls. Un nav tāda pilnīga pārliecība, kā var tās pilnas lodzi uzsākt spēlēt. Ausējs labi atbrīvojas, tad piespēl Atanāsovu, Atanāsovs piezīmē Atanāsovu. Nelsonam pirmā piezīme. Un Ogrei to sasniegus ar piezīmi no Ventspilsniekiem vēl rezervītē 3 nesodām pārkāpumu. Šeltons ilgi pēc to Džordžu driblē, beigās Urķim brīvs pustālais metiens, tas nav precīzs tomēr. Tāds bez izdomas uzbrukums. Un bumba Dārgajam, un Dārgais netrāp tomēr grozā Dārgais šeit Ventspilsnieku kopējām pūlēm iegūst bumbu. Jā, ļoti labi iespēja Dārgajam bija gūt punktu šeit, bet Ausēm nav netiek noteikuma pārkāpums fiksēts, un šeit gan būtu noteikuma pārkāpums. Var arī kā uz nesportisko uzrauties Ventspilsnieku kapteinis. Šajā gadījumā nav tiesnešs noskaņot pārbaudīt noteikuma pārkāpumu smagumu. Bumbu, protams, ne tu netrāp, bet tas mērķis jau bija, un mums tagad reklāmas pārtraukums. Artūrs Ausējs turpina diskutēt ar tiesnešiem par to, ka pirmais bija tas, kas saņēma sitienu. Pirmās ceturdaļas vidū rezultāts mums uz tablo. Un arī kopumā līdzīga spēle ir bijusi. Viesis gan labāk bijusi cīņā par atlaikšanu būvam, kas
redzot šodienas sastāvu un arī tos spēlētājus, kas devušies laukumā, nepārsteidz. Bet, protams, no Ventspilsnes skatu punktu tās atlagošās bumbas uzbrukumā vajadzētu tā kā ievērojami samazināt. 3 bumbas jau pirmajās 5 minūtēs nav maz. Vēl izrunāja situāciju iepriekšējā uzbrukumā Artūrs Ausējs un Mārtiņš Kozlovskis. Bija kaut kāds vienošanās kungu nonāca. Lai redzēs, turpinājumā pie kādas īsti nonāca. Tagad Dārgajam tiek izsist bumba. Arī Dārgais tā nepārāk jauki paskatās uz tiesnešiem, bet viss ir kārtībā. Un Bērs no tālās distances šauj precīzi. Tāds neklasisks uzbrukums no krasta uz krastu. Bērs sākumā patraucēja iemest Dārgajam, un pēc tam pats iemeta. Jā, tāds savādāk veidā. Avotiņš labi izmānā, bet metiens gan nav tik labs. Šeit kaut tam nosauc notur aiz muguras Dārgo. Nu jāsaka, ka Dārgais ļoti enerģiski pēc šeit bumbas negāja. Bet kaut tam nosauc vīrišķīgi nospēlē, jā. Šeltons netiek apakšā. Maz laika Ventspilsniekiem uzbrukumā ir atlicis. Šeltons metīs no tālās. Noiet uz apakšu, Šeltons tiek garām Šeltons. Atanasovs pagūst, izmest trāpā, Atanasovs! Tas tik bija uzbrukums. Šis bija ļoti skaisti. Neriskēja Šeltons uzrauties un Džokta Džors bloķēto metienu. Šeit Šundos nostaigā, manuprāt, nenostaigā. Avotiņš no tālās, nav skaisti, bet ir toties precīzi. 3 punkti, ir 3 punkti. Kaut kas tiesnešiem ir runājams ar ko? Ar galdiņu. Tāds tehnisks problēmas, ka nepamanīja. Arī ļoti zibenīgi bumbas kustība. Brīvs tālmeties tiek izkārtots. Kaut kas tiek kārtots uz tablo. Iespējams spējas laiks, pirms tam uzbrukuma laiks negāja, pirms tam nepamanījis. Var jau būt, ka tā. Uzreiz uz pusi nodzēš Ventspilsnieku pārsvaru. Bijušā Ventspilsnieka, bet tas bija ļoti jau sen. Kā labsīši tāmetiens. Pirmie punkti viņam un -3 komandai. Ir tikuši skaidrībā tiesneši, ko nu tur vajadzētu tikt skaidrībā. Ar aplausiem tiek pavadīts Šeltons un Atanasovs. Ventspilsnieki pēdējā uzbrukuma galvenie varoņi. Polhātos pirmoreiz laukumā dodas viesiem. Ventspilsnieki atgriežas Birkāns un Ausējs. 2 numuri cīnās uz perimetra. Ausējs netiek pie metiena, iet uz grozu apakšu Ausējs. Ļoti labi nosēc bumbu ar korpusu. Atstāja Šundeli aiz muguras un pēc tam salīdzinoši viegli iedabū arī bumbu grozā. Šundels atkal pret Birkānu. Nāk palīgā Bērze. Džoksta Džori otrais šā no tālās distances. Šoreiz nav precīzs. Ausējs izskatās meklēja iespējas ātram uzbrukumam. Šeit gan nepatīs piespēju. Bērs pārkāp noteikums, bet nedaudz pietrūks soļu. Avotiņam vai kriek bumbu grozā no augšas. Bet 2 punkti ir 2 punkti. Tad es neesmu trīsoli lekšanas speciālists, neesmu tādiem runājis. Ventspilsnieki ļoti labi trīsoli lecēja skola. Renārs Birkāns labi izkārto savu vietu, bet nav precīzs. Atkal paskatās uz Mārtiņu Kozlovsku pārmetošu. Bet ļoti labs tās trīsolīts sanāca Avotiņam. Tagad gan iemet sejā bumbu apsītim Avotiņš. Iespējams kaut kā sanervozē aizsargu. Atkal lepsīs metiens Ventspilsniekiem un Avotiņam bumba. Atkal Avotiņš ar apsīti pinās. Džore pret Bērzi, tāds nedaudz jaudīgāks pretinieks pretī nekā Ausējs pēc tam bija. Bildīgi brīvs tāmetiens apsītīm, otrais pēc kārtas. Apsīts ir precīzs, aizgāja palīgā, bet nenokontrolē pārējie komandas biedri, kas tur notiek. Labi šeit sadarbības ar Bērzi un Urki. Un ir
2 punkti Ventspilsniekiem klāt. Brokstā Džore, netiek bumbu, neierīpo bumbu grozā. Birkāns nedomierina spēli, dodās uz priekšu, uz piespēlu Bērzem. Nē, tomēr šeit sabremzējas tagad aizsargs. Bet no tālās Birkāns arī precīzi senās Birkāns. Ļoti emocionāli atzīmē šo te precīzo tālmetienu. Neizveidojās viss tā, kā viņš gribēja, kā izskatījās, kaut kāds signāls mēģināja dot. Ļoti aktīvi cīnās. Nu šeit arī nesportiski piezīme būtu pelnījis Polukātos. Šis bija ļoti apzināts gājiens no uzbrucēja puses. Dodas malā Ukraiņu centrs. Ļoti agresīvs gājiens. Tiesneši gan arī šajā gājienā neskatīsies atkārtojumu. Ļoti apzināts kustība izskatījās šis sitiens no Polukāno puses. Tiesneši šodien noskaņoti miermīlīgi. Kārlis Šiliņš jau pirmajā ceturtajā dosies laukumā Ventspilsniekiem. Viesiem savukārt ir nākamais tāmetiens Atanāsovā, bet Bērs sauc šo bumbu. Izspēlē ar Ausēm, Ausējs un Latkols goz apakšdots Ausējs. Kaspars Bērziņš novērtē situāciju un neriskē. Minūtes pārtraukums Ogres komandai. 46,5 sekundes līdz pirmās ceturtdaļas beigām. Ausējam līdz ar to 7 punkti, un viņš kļūst par rezultīvāko šī te mača spēlētāju. Apsīts 12 tāmetieniem, 6 punktiem, labākais punktu guvējs viesiem. Ausējs ir labākais cīnītājs par atlaukšanu bumbā. Ventspilsnieki rindās ar 2 gabalām. Renāram Birkanam arī 2. Ogre pēc minūtes pārtraukuma neteiksim, ka ļoti eleganti iesāk uzbrukumu. Šundos tiek apturēts, un tagad gan atstāts brīvs uz tāmtiem līnijas. Uz Šveicis sarāja savu aizsargu. Savukārt Fogels aicina mierīgi. Ogres līdzutēji aicina aizsardzībā spēlēt. Ventspils līdzutēji joprojām tā kā pie svinību galda bauda dzīvi, bauda basketbolu. Kas komandai šobrīd arī labi izdodas viņa komandai. Tagad ilgi nobumbulējās jau Šeltons, būs kaut kas jādara Šeltonam. Izdancīnā šeit Džoktā Džori netrāpā. Kārlis Šiliņš pacīnās pa bumbu, arī netrāpā, bet nepagūs vairs izplūdīt metienu Ogre. 27-20 pēc 10 spēlētām minūtēm. Ventspilsniekiem labas ceturtdaļas beigas. Pirmo ceturtdaļu savu izrādienu var turpināt, jo tieši viņiem ir pirmais uzbrukums. Bija viens strīds bumbu mums pirmajā ceturtdaļā jau, tāpēc abas ceturtdaļas sāksies pirmajā puslaikā ar Ventspilsnieku uzbrukumu. Montsūdis netiek apakšā uz apakšu. Šeltons gan tur tiek, un es pēc Bērziem izdomā piespēlēt. Ja būtu agresīvā gājušas groza, būtu tiesneši kādu kontaktu nelegāli saskatīt tur, bet te tāds neizlēmīgs noslēgums uzbrukumam bija. Bērs no tālās met precīzi.
Gintam Fogelim atliek tikai noplātīt rokas. Nu, vai tad nezinām, ka šis cilvēks met no tālāk distances? Šautos tam maigi iedod bumbu Tomasam, Tomas netrāp, šautos un cīnos ar Bērzu un izcīna savu taisnību. Bērz savu bumbu izgāžās ārā. Jā, kad ir Bērz un Bērze, un tomēr jāsas par Bērziņu. Ir Kaspars. 2,50 spēlētāji, laba sadarbība. Un brīvs tālmetiens Bērziņam. Nu, arī Bērzi laukumā Ventspilsniekiem. Atanāsovs dodas malā. Un Bērzi no tālās, ne? Tā ir, baīs metiens. Šautos ar Tomas, tagad jau cīnās par bumbu. Tomas no tā paša punkta pamēģina laimi. Nav arī precīzi. Urķis izcīna atgošo bumbu. Un nogādā to grozā. Turklāt vēl noteikumu pārkāpums lietuvietim. Nu tā, dažkārt, protams, šās kaut kādas liekas kustības vēl groza apakšā, kad ir kāds. Bet negāja uzreiz augšā, nedaudz iebremzēja Urķis un to sanāca. Bērziņam viņa aizķert. Un metiens ir precīzs. Arī sodmetiens ir precīzs. Rihards Tērumnieks Ventspilsniekiem dodas jau laukumā. Pirmās sēdēs beigās arī Kārlis Čiliņš devās. Nu, Aleks Simpsons jau kādu laiku laukumā ir viesiem. Tā kā, nu, tāds tālākās rezerves arī komandas ceļ ārā jau pirmajā puslaikā. Bērziņš jau un tālās nemet tomēr. Tagad apsītim iespēju no pustālās, labā ritmā. Bumba tomēr nav precīzi. Simpsons sāk šo bumbu. Nelsons, Simpsons, Nelsons precīzi. Šautons parunās kaut ko tagad ar tiesnesi, ar Kozlovski Mārtiņu. Es pat teiktu, ka apsīšu metiens bija vēl labākā ritmā, vēl tādā kustībā no groza, bet Nelsons no zemes paceļot bumbu uzreiz ir precīzi, un tam ir labi nospēlējis atvībā. Bērziņš nospēlēs katru minūtīti, dod sakal atpūsties. Protams, ka ir jāiet ritmā un pie naudas sirsniņa dodas parunāt. Centrs apceļās tribīnēs, nevis pie savas komandas, Ventspilsniekiem bloķēts metiens. Šķiet dārgajā, bet nevis Simpsons nenotūras laukumā, bet Birkāns ir izgrūž autā. To Birkānam pirmā piezīme. Abām komandām pa sodiņam. Neveiksmīgs epizods Ventspilsniekiem groza apakšā. Un ir vairs tikai 4 punktus ar komandām. Šeit, jā, ir arī nedaudz varbūt tādu pauzīti, bet Tomasam piezīme tiek fiksēta. Nelsons ļoti labi sagaiduši te kontaktu. Doši tāda nelielā pauzīte ar Svilpi darīja nervozu Ogres leģionāri, bet viss ir kārtībā. Un kārtībā arī šīs uzbrukums. Nelsons ar lielisku piespēli nogādā bumbu dārgajam. Un vairs tik vienu metienu tiesas ar komandām. Nedaudz nesaņem vajadzīgā augstumā bumbu Tomas. Un ir tāda ātra viegla uzbrukuma vietā. Uzbrukums turpinās. Šautons pret Simpsonu. Ļoti daudz driblā un jā, nespēlētājs tomēr par roku uzsit. Vēstos amerikāniem. Bet nu ļoti labi iesaistīšanās spēlē Simpsonam. Atlikusi bumba, pēc kura bija tālmetiens. Izturētāt piezīme šeit arī. Nu, nebija jau tā līdz tam, lai noturētu Ventspils aizsargu bez metiena. Bērze uzšauj ļoti neprecīzi. Netipiski šim spēlētājiem iespējams. Apsīts trešo reizi, precīzi, bet gan jau neskaitīs šo te metienu, jo uzbrukuma piezīme ir fiksēta pirms tam. Tiesneši šo pasniedīs. Bet 3 punkti netiek skaitīti, apsītīm būtu 3 no 3. Bet pirms jau noteikuma pārkāpuma, pirmais bija noteikuma pārkāpums, pēc tam tikai sekoja metiens, Kristam Dārgais. Tā ironiski reaģēja uz šo te situāciju. Nu, iespējams, ka viņš jūt, ka Bērzi ļoti viegli varbūt nokrit. Bet, lai vai kā, piezīme ir fiksēta.
Nokrīt Simpsons, visiem kārtībā. Birkānam gan brīvs stāvēties, līdz ar to izveidojas, un Birkāns saņem aizrādību par to, ka pēc tam pats ir nokrits. Bet, galvenā situācijā Vēstpilsēkiem, ka 3 punkti tiek gūti. Bet ļoti mīksts nokrīt Birkāns, un saņem aizrādījumu, un nākamreiz varētu arī tehniskā piezīmes sakot Vēstpilsēku aizsargam. Šeit pāris reizes ļoti tūk kļūdai, Ogri tomēr bumbu saglabāt, Nelsons uzdurās Urķi, sarežģīts metiens, tas bija tūk, lai bumbu nonāk grozā. Veicās kaut kādā ziņā Vēstpilsēkiem, lai gan metiens bija ārkārtīgi sarežģīts, bet, varēja arī iegriezties bumbu grozā, nevis pretējā virzienā aiziet. Šeit izskaties, ka 2 reizes pieturēja Sheltonu, bet Sheltonam būs vēl noteikuma pārkāpums. Ļauj tādu agresīvu spēli, kamēr tas Sheltons dodas pie nākamā tiesneša parunāties. Izskatījās tā, ka pieturēja tur Sheltonu, šeit apsīts. Bet ļauj šādu spēli tiesneši, nevar teikt, ka otrai pusē nav līdzīgas epizodes, kur tāda agresīva spēle aizsardzībā tiek pieļaut. Tā kā arī Nelsonam ir ko pasūtēties par tiesāšanas niansē, tā kā spēlētājiem, jo pēc iespējas ātrāk jāsaprot, ka tāda būs tā tiesāšana šodien. Pusotrā minūtē tomēr tā kā būtu. Pusotrā ceturtā jābūt, tā kā jāpielāgojas ar tiesnešiem. Simpsons no puspālās nav precīzi, Samants. Kas gan izbūmi vairs no rokām mēs sākāt uzbrukumu. Dodās līdz groza apakšai, Lietuvietis nepamanīja īsti Nelsonu tur. Tā nav tā labākā iezīme šim spēlētājiem, tāda urpšana uz groza apakšu. Bet šai situācijā ļoti labi novērtēja situāciju. Simpsons no tālās, nav precīzs. Atanāsovs netiek galā ar Dārgo, pareizi, ka nebija kas palīdzēs tur Atanāsovam. Dārgais arī aizskiet līdz bumbai. Mēģina Dārgais izspēlēt ārā, bet izspēlē kaut kur Vēstpilsēku rokās, Vēstpilsēkiem laba aizsardzība atkal. Urķis vēlreiz mēģinās savējo gājienu uz groza apakšu, tā arī notiek. Šoreiz gan Avotiņš ir garāks un to spēlē precīzi. Smags kritiens ar Birkānām, bet, kopumā laikam nav ko pārmest par šo te noteikumu pārkāpumu aizsargam. Otrā piezīme Birkānam, Vēstpilsēki piezīme Normas, bet to pirmie šeit ceturtajā ir sasnieguši. Ogrē vēl viena ir rezervē. Tomas nāca laukumā Vēstpilsēkiem. Šeit Kampus savukārt atgriezies ir Ogrei, vai varbūt jau bija agrāk šī te maiņa, bet maz šeit ir tagad tā ir. Lai vai kā spēlē, gan Kampus, gan Tomas šobrīd laukumā. Un Atanāsovs arī spēlē. Birkāns pret Nelsonu šeit ilgi. Piespēlē Tomasam, tā diezgan riskanti, beigās labi, Vēstpilsēkiem viss sanāk. Ausēm neprecīzi tāmetiens. Labi izdancināja Kampus, bet metienam nedaudz pietrūk. Nelsons drosmīgi šāv no tālās uzreiz, bet arī šeit nebūtu skaitījies metiens. Un atkal Dārgais ir tas, kurš savā ar ziepes uzbrukumā, kad Tomas piedrūk precīzi tāmetiens. Nelaid viņš šeit ausēju pie Nelsona, bet arī to pārāk agresīvu. Dārgajam otrā piezīme abas no pelnītas uzbrukumā. Sheltons neriskēja apakš, tomēr Sheltons Tomasam tāmetienis, Tomas nemet precīzi, iesildoties šeit Vēstpilsēki. Pamatīgi sērija tāmetieniem samet, arī Tomas met precīzi. Bet spēlē, protams, cita ritms, cita elpošanā. Ausējam skaists sārgājiens pa groza apakšu. Un metiens precīzi, Nelsons atkal šeit sāsina situāciju. Gandrīz zaudē bumbu, tomēr izglābis Ogri pēdējā brīdī. Atanāsovam piezīme, jā, tā tas arī ir. Jā, un 2 solmetieni būs Avotiņam. Tas ir tā sliktākā ziņa.
Ventspils komandai nedaudz nokavēja savu pirmo soli Atanasovs. Minūtes pārtraukums. Mums Basketbola Ventspils 15 minūtes pārtraukumu. Kad jāspēlē 4,5 minūtes pirmajā puslaikā. Mums ar basketbolu ir vairāk kā viena līdzība. Spēlētāji saspēlē neiztikt bez drošības. Pirms spērt pirmo soli, dara apdomāt savu pozīciju un izaicinājumus. Sadarbība nes labākus rezultātus, ja izvēlas uzticamus partnerus. Kurš to spēj sniegt labāk? Ja kombinācija izspēlē pareizi, panākumi nekur neizpaliks. Latvijas Basketbola Savienība atbalsta Aizdevums LV. Lielākā daļa otrās ceturtais un līdz pirmā puslaika jau ir nospēlētas. Ventspilnieki atjaunojuši savu lielāko pārsvaru, bet 2 sodmetieni ir Reinim Avotiņam. Protams, situācija var izmainīt tūlīt pat. Reinis Avotiņš īpaši tiek pieteikts par soda metieniem, bet Ventspils līdzstēji pagaidām tā mierīgi skatās uz ko, ka Reinis Avotiņš izpildīs soda metiens. Pilnīgs klusums zālē, viss apmierināti, ko kas notiek. Reinis Avotiņš mierīgi, bez kādiem papildus traucējumiem. Raida bumbu grozā, pa 2 punktiem samazinot savas komandas deficītu. Un Ventspilnieku pārsvaru. Šautons pret Nelsonu. Kaut kā iestrēdz Ventspilnieku uzbrukums, bumba vispār nekustās. 14 sekundes nodriblēts. Šeit iespriekš Šeltons. Pavisam maz laika atlicis, bez traks tāmetiens neskar bumbu stīpu, bet tā ir pie dārgā un līdz ar to ļoti labi izkustina bumbu, tomēr netiek pie metiena Ogre. Un noteikti pārgājumu uz Šeltonam. Pēc minūtes pārtraukuma ārkārtīgi vājš uzbrukums Ventspilniekiem. Un atkal Reinis Avotiņš varēs izmest sodu metienus. Un atkal mierīgā klusumā. Kaut kas troks parādās tribīnēs pēdējā brīdī. Bet, nu jā, viss joprojām pie Jaungada Rosola bļodās tāpēc sajūtām. Līdz te Ventspilī šeit. Un Avotiņam 4 no 4 sodu metieni. Tas ir aktuālākais, kas ir noticis šobrīd laukumā. 4 sodu metieni Avotiņam. Viņš ir precīzi. Agresīva aizsardzība turpina viesi. Birkāns tagad ilgi driblē, pēc tam Šeltons ilgi driblē, Birkānam brīvs pustālais metiens, kur būs bumba, nekrīt bumba, tomēr grozā. Un Džokstā Džora ilgāku laiku pavadīs uz Zezevis soli, atgriezies laukumā. Tagad Ogrē iespējami turpināt savu izrāvienu, Ventspilnieki to neizdarīja. Un Ogrē 4 punkti pēc kārtas un 1 metienu tikai tiesas starp komandām, bet Brainis Tomas spēlē aizsardzībā. Bet ātri turpinājumi gan nav uzbrukumā. Kur Sausējs tagad pamanījās pavadīt saspēli. Nu, 3 aizsargi ir laukumā. Kādam tas ir jādara no 3. Un Kur Sausējs dots uz grozu apakšu. Ir precīzi Kur Sausējs. Un aptur tādu mini izrāvienu. Ventspilnieku kapteinis. Sanceņš mini izrāvienu. Kampus. Atdurās pret Ausēju. Un nesaprotās šeit Ventspilnieku aizsardzību. It kā piespieda Kampusu
apstāties, bet pēc tam nebija veiksmīgas darbības. Tomas spēc apsītī, ļoti sarežģīts metiens apsītīm. Nelsons izcīna bumbu, Šeltons gar zemi un viens cilvēks pārsvars ogrei. Neredz to šeit Nelsons. Paman gan beigās pa Džori. Un Džoks pa Džori no grozā apakšu. Gins Vogels vēl 1 minūtes pārmākumu spiest pieprasīt, jo vairs tikai 1 punkts starp komandām. Ļoti pasīvs uzbrukums Ventspilsniekiem. Tāda agresīva bumbas presēšana ogrei ļoti labi strādā. Es netiek pie labiem metieniem un vairs tikai 1 punkts starp komandām. Astoņi 2 Ogres izrāviens. Ceturtais otrajā pusē. Ventspilsnieki paslavēja Ventspilsnieks par tādu, varēja slavēt Ventspilsnieks par spēli abos galos, ar tādu neatlaidīgu aizsardzību, labu sadarbību uzbrukumā. Uzbrukumu piezīme tiek fiksēta. Un netiek grozs skaitīts. Šeltons neizpatē 3. piezīme amerikānim. Nu, ja kādam dot piezīme, tad Šeltonam neapšaubām. Izskaties, ka Renārs Birkāns jau apsveicis Šeltonu ar 2+1 gājienu, bet beigās sanāk viss citādāk. Ļoti labi nospēlē Džoks Tadžore. Iepriekšēji arī uzbrukuma epizodē viņš bija tas, kurš tiec bumbu grozā no augšas. Ventspilsnieki nekā neizmanto to, kas Andrešiem bija uzbrukuma piezīme, jau sakrāt. Tā ir 4 piezīmes, jau labi laiki ir. Džoks Tadžore no pustālās netrāpā. Simpsons raid bumbu grozā, bet pirms tam atgrūdas ir Renāta Birkāna. Un Birkānam 2 sodmetieni līdz ar to. Un bija neitrāli, tā nav piezīme uzbrukumā. Tā ir regulārā piezīme. Kaut kādā ziņā paveic Ventspilsniekiem. Kā tā vadība, protams, ir saglabāta. Precīzi Birkāns no sodmetienu līnijas. Nu, nav tā lielākā rotācija Ventspilsniekiem var uz puslaika beigām, protams, tā enerģija kaut kur pazust, bet vēl ir otrais puslaiks priekšā, tā kā varbūt tā taupīšanās kaut kāda iesteidzās Ventspilsniekiem, bet tāds stabilais 5-7 punktu pārsvars sadila ļoti īsā laikā. Tagad +3 Ventspilsniekiem, bet ar vienu uzbrukumu var šos te plusus nodzēst jau viesi. Labi tiek izspēlēts Simpsons brīvā metienam, un viņš arī panāk tiešām neizšķirtu. Ļoti laba sadarbība ar Šundelu. Šundels atpakaļ ātri piespēle un brīvs tālmetiens uzbrucējam, un jau tāds ir neizšķirts mums uz tablo. Ar ko atbildēs Amants Urķis. Noglaudā vairoga bumba un arī atrod ceļu grozā. Uz kampus. Avotiņš labi visos virzienos traucē. Kampus kļūdās, un tomēr Tomas pārāk tālu ir nonācis, lai savā bumba šeit. Tomas ir īstajā laikā un īstajā vietā un nobloķē metienu, un tagad varēs izpildīt 2 soda metienus. Rainis Tomas. Cīņā ar kampus tādu ļoti tālu
bija aizslīdējis amerikāns, bet šeit īstajā laikā un īstajā vietā. Piezīme Simpsonam, minūtes pārtraukums Basketbola klubam Ogre pirms soda metieniem. Pēdējā minūte sāksies pirmajā puslaikā. Pavisam drīz komandas varēs doties atpūsties. Nu zinu, kurai tas ir vairāk vajadzīgs, vai Ogre nevar uzņemt ritmu un puslaika beigās to ir uzņēmusi. Vai Ventspils, tā teikt, pēc pašinstīvas iemīgi, vai tiešām sagura. Bet nu pāris pēdējās epizodes atkal jau ir veiksmīgāks Ventspilniekiem. Brainis Tomas 2 metienu attālumā aizsūta jau Ogri. Precīzi abos sodu metienos amerikāns. Droši vien tā pa uzbrukumam komandām redzēt, cik ātri tas notiks. Puslaika beigās jau parasti uzbrukumu nav. Tomēr ļoti ātri. Miltonam ļoti interesants dribls, bet Simpsons vēlreiz šādi no tālās tikko trāpīja īsts. Labi lidoja bumbu, bet ne pārāk. Nu, Ogrei tomēr 2 uzbrukumi sanāks. Šundovs groza apakšu. Labi tur patraucē Atanasovs. Gins Fogels aicina nomierināties savu kapteini. Ko dara kapteinis? Kapteinis iet līdz galam, metīs sodu metiens. Tā kā Ogrei pat 3 uzbrukumu var sanākt. Nepaklausa galveno treneri. Viens no galvenajiem komandas uzbrukumu veidotājiem. Cērto piezīme Simpsonam, sagādā, jā, nu. Ātrumā aizskatījās, ka tā īpaši nekā nebija, bet tomēr bija gan. Kārlis apsīts Simpsonu vietā dots laukumos pēdējām 24,4 sekundēm. Arturs Alsēs uz sodu metienu līnijas. Ja pirmajā ceturtajā Ventspilnieku sodu metiens vispār nebija metuši, Viesi bija metuši tikai 2. Otrajā ceturtajā jau ar šiem sodu metieniem. Ar sodu metieniem komandas tien vairāk ir atzīmējušās. 1 no 2 trāpa tomēr Arturs Alsēs. Nav piezīmes Ventspilniekiem rezervē, tā kā jācenšas nospēlēt maksimāli tīri, un Ogres savukārt maksimāli ilgu nodulus laiku līdz savam uzbrukumam. Tā vajadzētu būt, es pēc visiem pareizes spēles priekšrakstiem. Un centrāls tiek fiksēts tomēr. Pēdējais Nelsons pieskarās bumbai, ka tā pāriet mainu lauku virziens, un pat kājas tās iespējams. Binders Čoders tieši kā epicentrā atradās, atcīmredzot, tiešām trāpīja pa kāju Nelsonam. Tā kā pēdējās 57 sekundēs 5 uzbrukumi būs bijuši mums. Šeltons. Uz groza apakš Šeltons, un ir precīzi, un puslaiks noslēdz Ventspilnieki ar lielāko pārsvaru, kāds šajā mačā viņiem ir bijis. 8-0 izrāviens, 49-41. Puslaikā tas ir pavisam normāli. Ceturdaļā būtu krietni pa daudz, puslaikam tas nav nekas traģisks. Un pirmais uzbrukums puslaikā Ogrei. Kā jau teicu, 8 punktu deficīts. Jāzēš ļoti labi sadarbība kampusām ar Džokta Džori, kurš otro reizi šajā mačā triec bumbu grozā no augšas. Nu, tas varbūt, kas arī pietrūkst Ogrei, nu, tur Ventspils aizsardzību varbūt arī novelt.
Šādi te labu sadarbību, labs epizodes ir bijuši, protams, jā, tās labas izspēles uz perimetru. Bet nu, šāds uzbrukums varbūt nemaz tik bieži nesanāk Ogrei. Dārgais pret Ausei. Ausei labi stāv pret pieredzējušo uzbrucēju. Saglabā gan Ogra bumbu un piezīmē kādam no vecpilniekiem. Pirmā piezīmē Amadu Urķim. Ļoti labi sadarbība. Dodas palīgā, dodas apgrūtināt dzīvi kampusam, bet beigās tas beidzās ar nepagūstu palīdzību un ir 2 punkti no augšas. Stāgais tagad pret Atanāsavu, nav precīzs tomēr. Ir labi izbrīvējis jau vietu, tomēr metienam jaudas pietrūk. Bērze Tomasam, un Tomas nenoķer, kā nāks bumbu un netriec grozā no augšas, lai gan potenciāls šādam uzbrukumam bija, protams. Nelsons, Dārgais, ļoti lēns slagās uzbrukums savukārt. Nelsons tiek pie slēdzoši brīvu tālmetienu un ir precīzs Nelsons. Kāpēc gan vajag straujāk uzbrukumu, ja beigās ar šādu tālmetienu tas viss beidzas? Protams, ideālākais variants. Ausējums sarežģīts tālmetiens. Labi gāja, bet pavāja. Tomēr tas ambiciozs projekts tomēr šis bija. Vienās Birkāns dosies laukumā vecpilniekiem. Taču Āren negūs punktus, bet Urķim tomēr noteikumu pārkāpums. Bloķē viņš kanādieti un tomēr ne līdz galam precīzi. Kurā ziņā skaisti. Varēja arī nesvilpt, bet vai šāds jēdziens ir sportā, ja tas ir tā, skaisti epizodi nenosilpsi, diezvēl. Tā nav pārāk pareizi, tad jau tas skaistums ir tā, epizodēs ir ļoti atšķirīgs. Tas jēdziens un tā sapratne, tā kā, jā. Bija tūtām skaista epizodē. Mēs būs Lietuvietis, bet bumbu grozā nekrīt, bumbu nemelo, tātad Amadam Urķim bija taisnība tomēr, ko. Nemainās rezultāts. Un piezīme Nelsonam tagad. 2 punktus, protams, neskaitīsies, un Urķis ļoti azartīgs aizskrien piecelt Renāru Birkānu, kurš pēc kontakta ar Nelsona pagūst uzmest, bet tas jau bija pa vēlu. Šeit ir noteikuma pārkāpums. Viens solīts pa vēlu metiens. Tomas ir groz apakš. Nelsons veiksmīgi nostājās ceļā. Šeit Līdzpēc nostaigāts Tomasam. Bet tas tik tā man izskatījās. 2 sodmetieni gal galā Ventspils amerikānim. 8 punkti viņam pagaidām. Precīgs soļmetiens Tomasam. Pirmajā ceļā Ventspilieki vispār nemet soļmetiens, otrajā 7 meti, 6 trāpīja. Tomas pēc tam iemet abus, tagad 1 no 2. Ogra 10 reiz met uz sodu metiens, trāpījis 7. Un 6 punktus ar komandām. Nelsons nepagūst izsekot šeit sadarbībai viesu Ventspilnieki un Bērzem noteikumu pārkāpums. Jā, tieši tā. Šeit uzreiz Okra gaisā vienkārši apķēra dārgo Bērze. Patīk viņam šis basketbolists, ko tur var darīt. Tiesa basketbolā šāds apķeršanas epizodes nevis tiek ar sirsniņu novērtēts, bet ar noteikumu pārkāpumu. Šeit Bērze vēlreiz kājās, ir lēns. Un dažas sekundes laikā jau otrā piezīme, un Ventspilniekiem līdz ar to jau ir piezīme norma. Kad nav nospēlēts pat 3 minūtes. Trešajā ceturdaļā. Tā nav labā ziņa Giņu Fogel komandai.
Kampus ārā Nelsonam. Nelsons nemet tagad apakšā patakaļ Kampusam. Lieliski sadarbība ogrē, bet bumba nekrīt grozā. Un Džoks Tadžore šoreiz nostaigā. Pirmajā ceturtajā jau tādu īpatnību mājiņkustībā piebildu. Toreiz izdevās labi savienot kājas kustību un bumbas piesitienu. Šoreiz ne. Tolis Šundels atgriežās laukumā Ogrei un Kamerons Šeltons, kurš pirmo puslaiku noslēdz jau ar 3 piezīmēm, ir laukumā Benstonniekiem. Birkāns Šeltonam, Šeltons pēc Šundelu. Šundels pietur Šeltonu, lai amerikāns nenokrīt, jo solīts gājiens. Pirms brīdis Bēns tā pieturēja Dārgo. Šundelam pirmā, Ogrei šajā ceturtajā trešā. Agresivitāte ir augus komandām. Tā laikam būtu jāsacina. Tomas pēc avotiņa nav precīzs, bet būs 2 solimetieri. Atkal Tomas arī aizpilda. Otro reizi aizmetot garām pats savā atlagošo bumbu. Vai arī pa pirmo epizodu šeit bija jau. Jā, gošen, ka nedaudz dusmīgs Tomas. Vai teicu, ko piezīm arī noraut par šādu epizodu. Skaidrs, ka uz sevi viņš dusmojas. Jā, bet jau iekšā šāds epizods. Labi padodas jau šāds epizods. Pēc tādas pakarāšanās gaisā raidīt bumbu grozā. Bet 2 epizodēs pēc kāds tas nav sanācis. Tagad ir abi solimetieri precīzi. Un atjaunots 8 punktu pārsvars. Pēc smagnēji sēdz bez sākums. Daudz piezīmes. Jau ir abas komandas savākuši piezīmu normu. Džokstā Džore pie pilnīgi brīvu tāmetienu tiek, to nerealizē. Bumba pie ausēja un nav piezīme. Tomēr Šundelam no ausējas ļoti tā izteikti meklēja šo kontaktu un tiesneši nenoticēja Šundela vainai. Te gan ar kāju Ukrainas spēlē, 14 sekundēm plus uzbrukumam. Tad runās sajūtas Vestpils īsais sastāvs, lai gan, ne Ronalds Zaķi, ne Edvards Mežuļi. Kaut kādā ziņā nevar saprast tās savas lomas Ogres spēlētāji pret šā te Vestpilnieku sastāvu. Atkal pēc neliels pauzītes tiek silpts. Un 2 solimetieni Šeltonam. Netiek šeit līdz, protams, amerikāniši. Avotiņš savās atlagošo bumbu, bet tas jau bija par vēlu. Nav tas labākais solimetienu izpildītais Kamerons Šeltons. Redzēsim, kā ies šajā sērijā. Nu, lūk. Nepilns 60% no solimetienu līnijas realizē amerikāns. Nu, kāds procents 20 gribētos klāt priekš aizsargu. Šoreiz abi garām. Un vēsturiski šī mača lielāko pārsvaru līdz ar to Ventspilnieks jau nenodrošina. Ventspilnieks, teiksim, kā nenodrošina. Nelsons pēc Šeltonu. Šundels pēc ausēju. Dārgais ar bloku nāk taukā. Šundels nešķirās un metienu arī kļūt pieļaujuši tādā veidā. Tagad Šundels no tālās, pret vairodziņu ir precīzs. Ļoti labi nolasīja situāciju. Nemet tādu varbūt to ērtāko pustālo, uzmet no ērtāko tāmetienu, bet 3 ir vairāk par 2, protams. Šeltons pret Dārgo, netiek garām. Vēl veids precīzi spēlē. Tomas tagad pret Džokta Džori. Nu šeit pārķertā bumba, kas ir bumba, kas bija tagad Nelsonam šis te. Džokta Džori. Tomas bloķē, bet Atanāsevam piesīs. Viensojos par otro pusi kaut ko tur rāda un aizrāda tiesnešiem. Emocijas, lai spēle tādā samocītāka, emocijas aug, protams. Un pirmais pārtraukums mūsu šajā te mačā ir reklāmas pauzīt.
man informācija nemelota, šī ir 39. abu divu komandu spēle, reiķinot kopā Latvijas-Igaunijas līgu un Latvijas basketbolu līgu. Bet pavisam drīz komandas tieks atkal. Un atkal Ventspilī 10. janvārī Latvijas kausa izcīņas mačs Ventspilī. Ventspilīgiem vispār šajā mēnesī sanāk 5 spēles, 4 no tām mājās. Roga tāda 10. janvārī kausā, tad 10. janvārī ar Zeļiem mājās. Izbraukumā Latvijas universitāte 20. janvārī un 27. janvārī mājās ar Pērnu komandu Ogrei. Tad pēc viesošanās Ventspilī jāviesojas arī Pērnavā, pēc tam atkal brauciens uz Ventspili. Tad mājās Scale Kulbet, izbraukumā Vimsī un mājās Tartu komanda. Pēc kādās janvāra beigām. Šoreiz pārkāpums nepārprotams un Džokstā Džore pirmo solmetienu iemet, otro gan met garām. Bet no +8 vairs tikai +4 Ventspilniekiem turpina šīs spēles šūpoties. Amants Urķis ar milzīgu pretestību. Davu tomēr bumbu grozā. Nu, Kristaps Dārgais vada bumbu pār laukumam, jo Nelsons stingrā Birkānu uzraudzībā bija. Džokstā Džore pret Amandu Urķi. Nu jau pret Birkānu. Birkāns labi noturās pret kanādieti. Un sāpīgi pēc tam šī epizode viņam beidzas. Paliek otrā laukuma galā. Birkāns saņem sitienu šeit, nu, ar sevi pret sevi, bet Džokstā Džore saka, pat viņu tik pārkāpt noteikumu. Nu, emocijas aug. Renārs Birkāns nav apmierināts. Varbūt šeit Gins Fogels varētu paprasīt atkārtojumu. Dodas pēc savu spēlētāju Gins Fogels. Ļoti labi nostāvēja šeit, nemainot. Nu. Un šeit, jā, saņem sitienu ar Alkonu, bet tāda spēles epizode, protams. Jāsaka, ka kaut kādi pārmetumi šeit tiesnešu virzienā izskatījās. Nu, protams, god apakšā mēs neredzējām, kas notika. Izskatījās, ka ļoti prātīgi nostāvēja šeit Renārs Birkāns. Ausējums sarežģīts metiens, nav tas precīzs. Nu, šeit cerēs kādu noteikumu pārkāpumu. Ventspilnieks, bet nekā. Nelsons no tālās, kā Amants Urķis atļauj uzmest šāds te tālmetiens, saņem kārtīgs sutu līdz ar to no trenera. Viens metiens ar komandām. Šautons no tālās. Šodien tad ātru tālmetienu iemet, šoreiz netrāpīja. Nelsonam atliek šī bumba. Ogres pakadzīšanās turpinās. Nelsons vēlreiz brīvs uz tālmetienu līnijas. Bērns vēl pagūst šeit. Nelsons apmēna visus un dabū bumbu grozā. Viss noticēja, ka būs piespēle uz āru, bet Nelsons ir līdz apakšai un tikai 1 punkts ar komandām. 3 maiņas uzreiz viesi gatavo. Ventspilniekiem viens pats Tomas sēž uz soliņu. Ausējs Šūdos pamatīgi presē Ventspilnieku kapteini, ļoti nepacīgs metiens. Un Ogrei iespēja pārņemt vadību šai mačā. Izdevās tādu pirmo vājumu brīdi Ventspilniekiem ātri pārvarēt, un tad nākamā vājuma brīža. Nākamais vājuma brīdis. Nu, ar vārdu Andrēs Nelsons, gribētu teikt, viens no nosaukumiem šim vājuma brīdim. Nu, un arī ļoti labi Šundo darbība aizsardzībā pret Artūru Ausēju. Ventspilnieku plāns arī pajauts. Apsītis, Bērziņš un Kampus viesiem laukumā. Šeit Nelsons gan pārcenšās, bet tomēr saglabā bumbu. Kampus iestrēgs pret Šeltonu. Noteikuma pārkāpums, bet beidzās viss ar to. Noteikuma pārkāpums kaut kur prom no bumbas. Uzsausēs pārliek agresīvu pret Reinu Avotiņu nospēlēt. Un Reinu Avotiņu, kurš šodien labi iet ar soda metieniem, iespējams ir panākt Ogrei vadību. Nu, tas nesanāks. Izlīdzināt rezultātu var. Reins Avotiņš.
Ko arī izdara Reinis Avotiņš. 56-56. Rezultāts 6 punktu izrāviens ir padevies, līdz ar to viesieņos pareizi. Saprotu. Ļoti ilgs Šeltons driblē. Un tomēr izmot sev sodu metiens, bet arī sāpīgi piezemēs. Tur ir ceļgal tāds pamatīgi pūkšķi. Jā, 6 punktu izrāviens. Ogrei tagad padevies. Šeltons pirmos 2 savus sodu metiens meta garām. Nē, es esmu interesējies, cik sodu metiens pēc treniņa vai pirms treniņa Šeltons izmet. Bet skaidrs, ka tā ir lieta, ko aizsargs var izlabot. Šobrīd 0-3 Šeltonam no sodu metienu līnijas. Un te jau vairs nav runa tikai par tehniku, bet arī, protams, par psiholoģiju jau. Daudz pa ilgu domā Šeltons. Viens no 4 sodu metieniem Šeltonam. Kosumā vien 8 punktu amerikānim. No vidēji atpaliek Šeltons līdz ar to. Pēc kampusu Bērze. Bērzi aptur Bērs. Avotiņš iestrēdz ar bumbu rokās. Pēdējā brīdī atdot to. Ļoti amizanta epizode. Avotiņš trāpīs. Avotiņš netrāpīs, bet Turcis pārcenšās un būs 3 soda metieni viņam. Jā, Avotiņš trāpīt. Tā būtu tiešām mača epizode. Būs par roku Avotiņiem neapšaubām. Un saprotam pārdzīvo. Nu, nebūtu uzsits vai būtu trāpījis, es domāju, nebūtu Avotiņš. Nu, tā trāpījis. Tagad Kasparam Bērziņam no guļas stāvokļa ir iespējams tikt pie rezultīvas piespēles. Un tāds piespēles kritienā vai pēc kritiena. Kasparam Bērziņam rezultīva piespēle par atalgots tiek par tādu ļoti ātru reakciju uz notiekošo. Avotiņam vēl 2 sodu metieni, tā kā otrā iespēja viņam panākt ir savas komandas vadību, to viņš arī izdara. Pirmo reizi vairs pirmās ceturtdaļas Ogre izvirzās vadībā. Sakārtojas savu spēli aizsardzībā. Jo pirmajā puslaikā to uzsvēra, ka ļoti agresīvi pēc spēlētāju bumbu tiek spēlēts. Nekas nav mainījies otrajā puslaikā, vēl labāk tas ir sanācis. Tomas no tāmetiem līnijās, netrāp Tomas, krīt Bērze, bumba Ogrei. Ogre var tikt jau 2 metienu attālumā, to arī apusē piezīme tiek fiksēt. Ļoti uzlūties Bērziņš šajā epizodē. Apusē piezīme. Līdz ar to turpināsies. Nu šeit vienkārši no Mārtiņš Klauskas no asumiem. No asumiem, kā teikt, paglāb šo te epizodi. Kampus no tālās. Kampus pa vairogu maltrāp. Kampus reiz pārkāp arī noteikums. Ceturtā piezīme Kampusam. Šundovs vietā laukumā. Nav uzbrukumā Šundovs šodien bijis ļoti manāms, bet ļoti manāms bija bijis aizsardzībā. Nu jā, tālmetiet ar vairogu viņš skaisti piemet, tā ne? Turpina Bērziņš diskutēt ar Mārtiņu Kozlovski. Neizskatās, ka tādā mierīgā garo ļoti gaisotnē, bet, nu, pietiekoši mierīgi, lai līdz teskai piezīmē nenonāk viss. Ļaujiet mest cilvēkam sodu metienu. Diskusēsiet pēc spēles. Netrāp Bērs savu pirmo sodu metienu, nav tas bieži gadījums. Bērzam, kā zinās, metiens ir viņa maizīte. 1 no 2 sodu metieniem viņam. Pēdējās 2 minūtes trešajā ceturtajā sāksies. Ogre pārņēmusi vadību. Tātad riskēja ar pārķeršanu
Urķis un izjūk Ventspils aizsardzība. +3 paskoko Mogren. Šundels, lūdzu, ko teica, ka uzbrukumā nav ļoti izcēlies. Tad, tagad izceļās. Artūrs Sausēts krīt. Bērziņš. Nē. Jā, Kasparam Bērziņam. 4. piezīme. Un viņu nomaina Kristaps Dārgais. Artūrs Sausēts uz soda metienu līnijas šeit brīdī. Precīzi pirmajā soda metienā ir Ausējs. Bet var tikai līdz 1 punktam samazināt viesu pārsvaru un savas komandas mīnus. Atkal jābūvē Ventspilniekiem pārsvariņš, bet šobrīd, protams, emocionālais pacēlums jau ir viesu pusē. Tiesa 2 spēlētāji ar 4 piezīmēm. 3 jau spēlētāji ar 4 līdz Simpsonam. Pirmā puslaikā 4 piezīmes. Nelsons, nemetā metienu Nelsons pār Tomasam. Avotiņš nostājās. Urķis mēs uz brīdi sabijās pa piezīmi, bet uzreiz ļoti aktīvi parādīja tiesnešiem, ka tur bija nostaigāts un tiesneši viņam piekrīt bez kādām diskusijām. Izties tā, ka tādu mēģinājumu bez bumbas Avotiņš izspēlēja, kāda viņš tur nostaigāja. Riskanti šeit, ļoti riskanti piespēle. Tomasam atkal neiekrīt bumbu grozā šādā epizodē. Savā epizodē. Gandrīz kļūdi, jo Ventspilnieki pieļauj. Dārgais pret Urķi. Amans tas vieglākais spēlētājs, nav tik viegli viņu izstumdīt. Nelsons jau. Nelsons Dārgajām. Dārgais precīzi no groza apakšas. Uzbrukuma laika pašās beigās. Atjauno 3 punktu pārsvaru. Birkāns, 3. tāmetiens. Neizšķirts uz tablo. Jau kuro reizi, jāsaka. Nelsons no tālās. Nav šoreiz precīzi Nelsons. Gins Fogels dzen, kā tur uz priekšu nevar saprast, ko? Bet tur būs šodien Ausējs tālu no līnijas. Bērzen netrā bumbrozā, Tomas vēl pacīnās. Šundels pēc kādas sekundes nolēma, ka jāparāda kontakts. Un pēdējais uzbrukums, lai gan es arī pirmajā puslaika beigās teicu, ka pēdējais uzbrukums tagad Ogrei. Bet sanāca kā 5 uzbrukumi tajā pēdējā minūtē. Te gan izstāst, ka Ogre nekur nesteigsies. Nelsons. Ļoti augsts dzīves Nelsonam. Bet šā veidā kļūt nav pieļaus. Pēc drībla traks tāmeties, nav precīzs. Tomas nesaprata, ka beidzās uzbrukuma laiks, varēja paspēt arī uzmest pa grozu. 63 pēc. Runāja tiesnešiem nesaprata, kaut kādas bija diskusijas, pat kaut ko nebūtu. Bet beidzās tas viss bez kaut kādiem, bez kaut kā nebūtu. Arī Šeltons atgriezies laukumā. Šeit beigās bija viss soliņi. Tanāsons nemet, Tanāsons iet ārnē, Tanāsons piespēlē Birkānam ārā, Birkāns pa vāju met. Mans Urķis aizties līdz bumbai, bet to nesavāc un Kristaps Dārgais ievad savu komandas uzbrukumu. Nav vispār redz gadījums Ogres rindās, ka Kristaps Dārgais šādi ievad. Arī ātrāks uzbrukums, tikai šādi. Avotiņš pret Urķi. Apsītis. Pret Tanāsavu. Labi. Strauji nobremzē, bet met neprecīzi. Tomēr izkārtos jau labi metienu, bet tā inerts bija pārāk liela. Un nogādāt bumbu grozām nesanāca. Dārgais Tanāsavu tā ļoti tēvišķi pieturot nelaiž grozu apakš. Un Birkāns izdomāja iemest ar bumbu Avotiņam. Kurš nezinu, ko darīt šajā uzbrukumā. Pagaidām bez punktiem. Ceturdaļa. Iestrēdzēja šis Ogres uzbrukums, bet laiks vēl ir. Pavisam maz gan laika metīs Šundels tālo, ļoti neprecīzo tālo. Stīpai gan trāpa, līdz ar to
Uzbrukuma laiks atjaunojās, bet bumba bez problēmām savāc Ventspilsnieki. Šeltons groza apakšu. Tā pusi nospēlē maksimāli prātīgi, jo viņam jau 4 piezīmes ir viņa kontā. Kamerons Šeltons precīzs. Avot, apsīt, Sādus tāmetiens, apsītiņ, tas nav precīzs. Krīt Birkāns, bumba atgūst viesi, Avotiņā pilnīgi brīvs tāmetiens, tas ir precīzs. Nu šeit Birkāns ir pirmais pie bumbas, bet acīm redzot, tur masas un auguma nesadarību nesanāca to savākt. Ļoti labi darbojās Dārgais, vienkārši aizskarot bumbu un patraucēt to savākt Birkānam. Un +1 atkal Ogrei. Šeltonos smags tālmetiens. Bumba. Bumba pienāksies Ogrei. Laba aizsardzība Ventspilsniekiem negarantēja no groza zaudēšanas. Un atbild pēc tam ar ļoti tādu pasīvu uzbrukumu ar ilgu Šeltonu driblu. Ar neko labi tas nebeidz Ventspilsniekiem. Ogrei gan ir iespējams atkal attālināties. Avotiņš vēlreiz šā no tālā. Šeit arī bija ļoti tāds uz piezīmes pusi notikuma pavērsiens. Ventspilsniekiem veids šeit piezīme netiek fiksēta. Groza apakšā gan Atanāstovam. 4. piezīme viņam. Tā ir. Nākamajā vietā Uģis ar 3 piezīmēm. Apsīts nemet, Avotiņš nemet. Uzbrukums būs tomēr ilgāks nekā varēja sākotnēji šķīst. Tāda labi piespēle apakšā Dārgajam. Dārgais ilgi kārto savu metienu situāciju. Golā tikai, man liekas, ablūtināja dzīvi. Bet, nu jā, tiešai Tomas nedaudz negribas uzrauties uz blokas. Un tā kā sanāk šodien, ka viens ir bijis pagaidām. Un labi sadarbības ar Birkānu un Tomasu. Triecienu no augšas nav, bet 2 punkti ir 2 punkti. Kārtējā vadīja, nu jau kārtējā vadīs maiņu otrajā puslaikā. Tā Džore pret Šeltonu. Nav precīzi pats pielabo, nepielabo. Ventspilsniekiem. Kristaps Dārgais ļoti aktīvi pieprasa ekrānu. Tātad paskatīties, kam īstā bumba pienācās. Jā, un piekrīt viņam arī Ulds Švēde, tā kā vien ir izaicinājums. Protams, ir iespējams. Nu, tur 4 pretendenti bija uz bumbu. Pirmais tiesneša lēmums bija, ka tā pienākās Ventspilsniekiem. Redzēsim, ko atkārtojums tiesnešiem ļaus izlemt. Un no šī atkārtojuma skaidrāks nekļūst. Sit Tomas, kā izskatās, vai pieskārās kāds. Nu, ticamākais, ka ļoti sarežģīti tur bijis pieskarties vēl arī Džokam Tadžorem. Iespējams, tiesnesis varētu arī mainīt lēmumu. Nu, tas ir tā 2 tomēr pretendenti bija reāli šo te bumbu šajā epizodē jau. Un izskatās, ka tas sitiens tomēr no Tomas ir. Bet, protams, lai mainītu lēmumu, jābūt tādai pilnīgai skaidrībai. Tāpēc tik arī ir uzmanīgi tiek pētīts šis atkārtojums. Nu, 2 sitēji. Nu, ja tā būtu gan strīds bumba, tad pienākos Ogrei, protams. Nu, Kristaps Dārgais ļoti labā situācijā ir, lai novērtētu šo te momentu. Ļoti labā pozīcijā, lai saprastu, kurš tur, nu, izskatās, ka drīzāk Tomas var pēdējais uzsit, bet, kā jau teicu, pilnībā pārliecībā tieši šiem jābūt. Ir ļoti tāda ātra reakcija. Jo tieši ir graudiņi, ka jābūt bumbai Ventspilsniekiem. Bet, protams, epizode dinamiska. Pa to laiku Ventspils šeit var paklausīties Eirovīzijas
uzvarētāju dziesmu. Bet tiesneši ilgi spriež par šo epizodi. Un šeit kā netrāpīja, šeit nedabūja bumbu grozāņu Džoks Tadžore. Šeit vēl patraucēja dārgais arī cīņā pārlikušo bumbu vēl savam komandas biedram. Tiesneši lēmumu pieņēmuši, vai mainīs vai nemainīs. Tomēr lēmums tiek mainīts. Nedaudz uz to vilka arī jāsaka. Bet, protams, epizode nebija vienkārši. Kaspars Bērziņš ir atgriezies laukumā. 14 sekundes ogrē līdz ar to. Vēstpilnieki labi nostrādāja aizsardzībā, bet ne līdz galam tomēr. Bērziņš pie Turķi. Mēģinās spiest uz groza apakšu. Ļoti daudz kustību, bumbugrozā nekrīt, bet pielabo tomēr. Kāds no spēlētājiem, pats Bērziņš vai Avotiņš? Kaspars Bērziņš, tā ziņoja informātore. Pirkāns ilgi ar bumbu tagad. Piespēl Tomasam, Tomas sadurās pret Bērziņu. Tomēr Urķis, jāmet pagrozā ekspolētiem. Sarežģīts metiens arī tagad, nav tas precīzs. Krīt Bērziņš, kas nozīmē, ka Tomasam noteikumu pārkāpums, tā viņam trešā personīgā piezīme. Kaut kur atkal apstājās Vēstpilniekiem bumbas kustība. Nesaprašanās kaut kādu. Arī Vēstpilnieks teica, ka Ogrei problēmas, ka nevarēja saprast, ko darīt ar komandu, kur 3 aizsargu laukumā vienlaicīgi. Arī uzbrukošai komandai, arī Vēstpilniekiem, kas šādiem 3 aizsargiem spēlē, ir ko saprast šeit. Un Kasparam Bērziņam spēle ir beigusies. Tā izskatās. 7 punkti viņam. Neapšaubām palīdz komandai. Negribiet malā Bērziņš. Labs atmiņš šeit pa Vēnspilsnu. Visāds atmiņš pa Vēnspilsnu viņam ir tieši. Nu, nepagūda Bērziņš parāda malā rokas. Tas bija nedaudz vēlāk, kad Bērziņš parāda malā rokas. Šeltons ar bumbu. Uz apakšu laužās Šeltons. Galā pie Birkāna ir bumba un tālu no groza. Atkal būs metiens tāds pēdējā sekundē sarežģīts. Birkāns gan labi šeit tiek pie metiena. Tomas strāb bumbu grozā. Nav piezīmes. Vēnspils maz 100% sastāvā saķer mutu šeit. Džoks Tadžore arī tās bažīgi parāda malā roku. Nu, bumbi grozā tas Vēstpilniekiem ir svarīgākais. Viņas Volgos ļoti labi redzēja no savu laukuma puses, ka tur bija arī noteikuma pārkāpums, kas notiek fiksēts. Avotiņš apspēlē Šeltons. Šeit gan tiek saskatīt piezīmi. 2 metieni noteikti fiksēt. Skatāmies. Nu, mīļie draugi. Mīļie draugi. Reiz Avotiņš uz sodmetienu līnijas. Panāk izlīdzinājumu. Greņam Avotiņam šodien milzīgs skaits jau sodmetienu. Mesti 10 iemesti. Greņam Avotiņam plus 1 atkal Ogrei. Ausējs no tālās, krietni pa īsu, Amants Urķis šeit pirmais pie bumbas un izdara to, ko māca basketbolā, ka tev bumbas zem grozas jāmet tā iekšā. Un Amants Urķis to arī izdara, minūtes pārtraukums Ogres komandai.
Mums ar basketbolu ir daudz līdzību. Sadarbība nes labākus rezultātus, ja izvēlas uzticamus partnerus. Neiztikt arī bez drošības. Kurš to spēj sniegt labāk? Latvijas Basketbola Savienību atbalsta Aizdevums LV. Sodmetiens izpildījušas abas divas komandas. Ogres sastāvā pārliecinoši līderis Reinis Avotiņš ar 11 sodmetieniem trāpījis 10 no tiem lielisks sniegums. Ventspilsniekiem 13 no 19 vieni trāpīti. Ogrei pa vienu vairākiem sodmetienus. Bet ja 10 no tiem samet viens cilvēks, tas, protams, ir iespējīgi. Nelsons atgriezies laukumā Ogrei. Apsīts pret Birkānu, Apsīts met no tālās distances, bumba pārslīd pār diviem Ogres spēlētājiem un nonāk rokās pie Sheltona, kurš uz groza apakšu. Nāsals izskatījās nedaudz nobijies saņemot bumbu šādā situācijā. Gaidīja jau, ka komandas biedrs pats, kā bieži vien šādās epizodēs rīkojās, metīs pa grozu. Tomēr tā nebija Nelsonam. Tiek ļauts tikt līdz groza apakšai, Gins Fojols dusmīgs, bumba grozā, Ogrei svētki. Uzbrukumā Ventspils. Labi šeit it kā izdomāja visu Artūrs Tausējs, bet veiksme tomēr uzsmaidīja Ventspilniekam. Kaut kur burzmā iestrēga bumbu, tomēr nonāca atpakaļ pret Ventspilnieku kapteiņu, kurš to dabū grozā. Nelsons pret Birkānu. Labi stāv Birkāns, ilgi tur Nelsons ar bumbu darbojās. Un tad Nāsals to pēc tam sita autā. Šundels laukumā viesiem. Bērze laukumā mājiniekiem. Ventspilnieki vēl vienu maiņas teica. Pildīt atkanā savu vietā dosies laukumā Amandas Urķis. Nelsons pat Džorem piespēlē, tad Džorem nesteidz ar metienu, lai gan nebija slikta pozīcija. Nelsons no tālās distances. Lai kā tas arī izskatījās, bumba ir grozā un ir neizšķirts mūsu stāvlo. Nelsons arī šajā mačā svarīgos brīžos uguņo un atkal ir neizšķirts. Urķi pat labā situācijā tābetiens, tomēr tas nav precīzs. Džoks kā Džore. Uzbrukuma piezīme nopelna kanādietis. Ļoti emocionāli par to reaģē. Trešā piezīme viņam. Nesaprot, par ko ir runa kanādietis, bet piezīme Simu. Ja tur kaut kur apakšā netiks saskatīts noteikuma pārkāpums Armandam Urķim, tad skaidrs, ka turpinājumā jau pret viņu tieši tiek pārkāpt noteikumus, saņēma sitienu tādu. Taisni precīzi stāvot basketbolists, jā, ar rokām neko lieku neizdarīt, tad citi neko tur nosūt nevar. Šeltons labi izdancina aizsardzību, bet pie metiena netiek, tomēr noteikuma pārkāpums. Noteikuma pārkāpums. Šeit tāda dramatiska pauze, bet nav. Kampus nav. Visams dārgais ir pārkāpums noteikums. Viņam trešā piezīme. Atanāsovs nemet. Šeltons nedabū bumbu grozā, būs viņam 2 sodu metieni ļoti īsā laikā. Ogre 3 piezīmes nopelna. Un pie piezīme Normas tiek, kas no kā ļoti veiksmīgi izvairījās. Šeltonam atkal. Es vēl gribētu teikt, ka nes meistarību tik daudz, cik nervu pārbaudījumu. Šeltonam, jā, ja tas pārliecas par savu sodmetiem, protams, tad nekādu nervu pārbaudījumu te nav. Bet, kā ja teicu, Šeltonam sodmetieni ir Ahilleja papēdis. Vājākais atletisks, var iedankot, var iemest tālmetienu.
Lielisks caurgājiens, bet soda metienī atkal 1 no 2. Un Atanāsavu Avotiņš labi atbloķē, un Rūtis Ceļavas nevarēja pie bundas tikt. Plus 1 basketbola klubam Ventspils. Esam turpat, kur bijām pēc kāda brīža. Tad var katrā uzbrukumā mainīties vadība. Nelsons ilgi, bet tā pārliecoši saglabā bumbu. Šunderlam brīvs tālmetiens, tas nav precīzi, sausējam bumba. Nu jau pie Šeltona tā. Šeltons pret kampusu. Uz grozā apakš Šeltons. Labi nosēc bumbu ar korpusu un arī nogādā to grozā. Atšķirībā no iepriekšējās epizodes, tur bija kieta sarežģītā situācija viņam. Bumbu grozā dabūt. Avotiņš nemet, Avotiņš māna pret Šeltonu. Kampusam piespēlē ārā. Un kampus strāpa, lai arī cik tur azartiski metās palīgā šajā situācijā Šeltons. Labi reiz Avotiņš, atkal jāuzslavē viņš par šo te piespēli. Pasīvi nospēlē Ausēs, un arī atļauties šeit noteikums pārkāpt. Lai gan Ausēm jau 3 piesīs. Avotiņš ir devies malā, apsītis viņu vietā laukumā. Vecliekiem Tomas un Birkāns laukumā. Šeltons. Nu, tāds klasika pēdējā uzbrukuma jau. Lai kurš pārvest bumbu pār laukumu, Šeltons noslēdz. No tālās met Šeltons. Labi lido bumba, bet te grozā. Ogrei iespēja pārņemt vadību. Sākoties pēdējai minūtei. Dārgais pie Turki, grozā apakšā. Kampus jau pret Šeltonu. Nelsons šodien dažādas traks tāmetiens ir realizējis. Tagad caurgājiens sarežģītāk, ko realizē Nelsons. Minūte 8 līdz pamatlaika beigām plus 1. Kas sarežģīts caurgājiens. Neapjūkšajās te mainot virzienus un dažādas kontaktus izjūtot noteikti. Nelsons ir precīzi 79-78 Ogra vadībā. Minūtes pārgraumas vēstulēkiem. Minūte un 8 sekundes. Bumba basketbolklubam Ventspils, kuram vēl nesen bija plus 3, un tagad ir jau minus 1. Tāda šita spēle mums ir. Plus 8 lielākais bija Ventspilniekiem. Varēja dabūt arī plus 10, ja iemes Šeltons abas konvertiens. Tas būtu tagad Ventspilniekiem plus 1, bet nu, kā tik visādi nevarēja šeit būt. Runa, protams, ir tikai par to, kas ir. Šobrīd ir Ventspilniekiem 1 punktu deficīts. Tad jāspēlē nedaudz vairāk par minūti otrajā puslaikā. Bloķēts šeit tika Ausēs, nu diez vai tas bija tas, ko minūtes pārtraukumā sarunāja Gins Fogels. Ļoti, jāsaka, dīvains darbības no Ausēs šādā te situācijā. Piezīme norma. Var arī atļauties meklēt kāds kontakts sasāks. Džokstā Džore nemet no tālās. Droši vien, ka būs 2 sodmetieni tagad kanādietim. Tieši tā. Nu, nav tās labākās darbības no komandas kapteiņa. Nu, šeit tikai zaudēja līdzsvaru Ausēs, jā. Nevarēja neko daudz labāk izspiest šīs epizodes Ausēs. Džokam tad Džore iespējas palielināt savas komandas
pārsvaru. Pirmais solimetiens precīzs. Nav šodien ļoti labi gājis solimetieniem viņam. 1 no 4 līdz šim bija, tagad 2 no 5. Šis ar taisnā ceļā grozā. Un apšīšu vietā Šundels dodas laukumā. Birkānam bumba, Ventspilsniekiem. Tās galotnīte ne tā patīkamākā, ņemot vērā, kāda ir mīnusi un cik daudz jāspēlē. Netrāp no tālās distances. Urķis trāpā Šeltons. Un Gins Fogels aicina tūlīt pat pārkāpt noteikumus, kā tas vien būs iespējams. Vēl labāk sanāk autā, tomēr izkāp Ausējs, vai kurš bija autā? Ne, Ausējs bija autā. Un nesanāk labāk tomēr. Jā, kas pa galotnītu? 14,5 sekundes, tagad Ogrei minūtes pārtraukums. Abām komandām pa 1 minūtei. Tas ir izspīdē bumba Ausējam un tā būtu kļūda viņam. Sanāk uz gal galā. Joprojām -1 Ventspilsniekiem, un atkal bumbu Ogrei. Ogre klieti uzlabojas savu spēli otrajā puslaikā kļūdu ziņā. Ventspilsniekiem arī nav pārāk daudz to kļūdu otrajā puslaikā. Ogrei bija 8, tagad ir 12, Ventspilsniekiem bija 4, tagad 5. Bet, atkārtošos spiežienu uzlikums Ventspilsniekiem ir ārkārtīgi pasīvs, ko, protams, var arī piedēvēt Ogres aizsardzībai, kas agresīvi spēlē arī pret spēlētājiem bez bumbas. Līdz ar to Ventspilsniekiem vienkārši fiziski kaut kāda bumbu likt, tad uzlikums būtu aktīvāks. Bet, protams, basketbolā ir dažādi veidi, kā panākt to, lai bumbu tomēr kaut kā mainīt īpašniekus uzlikuma laikā. Tad nežūst viņš redzējām ekrānā, nav viņš tā arī nāc laukumā, lai gan iesūdījās diezgan aktīvi. Bet tomēr spēlē nepiedalās šodien. Tas vēl bez 2 jaudīgākiem vīriem zem groza. Protams, Gājs Tomas ir, bet 2 jaudīgi vīri zem groza nav komandas rīcībā. Ilgs out izspēle šeit. Viesiem Birkāns paķer bumbu, met no tālās, iemets Birkāns, bet, protams, sodmetiem tagad sekos. Šis bija skaisti. Varbūt noderēs pēdējās sekundēs Renāram Birkānam šāds te prasmes. Tomasam cērtā piezīme, tas varbūt šobrīd nav tik būtiski ņemot vērā, ka tomēr pēdējās sekundes šiem te mačam. Džore uz sodu metienu līnijas. Tad bija pelnījis. Tad bija pelnījis šeit bumba. Faktiski jau gribēja krist ārā, un tad pārdomāja tomēr ne. Justins labi cīnās otrajā puslaikā. Noteikti ļausim viņam būt vēl kādu punktu. 13 viņu kontā šobrīd. Otrs meties nav precīzi, bet Kristaps Dārgais savāc atlikušo bumbu. Kāds pārkāpums Šeltonam. Šī jau tāda bezatbildība no Ventspilsnieku puses. Kristapu Dārgo nenoturēt no groza. Un jau 2 metienu attālumā, līdz ar to Nelsons var atbīdīt Ventspilsniekus. Šeit pirmo reizi šodien ar sometienu līdz Nelsons stājas, tā arī ir. Ir precīzi un +3 Ogrei. Ir vēl minūtes pārtraukums Gintam Foglam, to varētu šodien arī sazīmēs, lai neņem minūtes pārtraukums Gins Fogls šeit brīdī. Ir ātri jāsbūt grozam Ventspilsniekiem. Ausējs. Precīzi Artūrs Ausējs.
Nav nekas pārsteidzošs, ka Arturs Ausais šādos brīžos krāpa, bet šodien no tālās distancēs kapteini ļoti labi piesargājuši, uzmanījuši ir viesi. Un līdz ar to šis nav kārtējies, bet šeit tikai otrais tālmetiens Ausējiem šeit mačā. Minūtes pārtraukums Ogrei, sākuši ar Ventspilsnes laukuma pusē. Tā kā joprojām mainieki sliktā situācijā, Ogri ļoti labā situācijā, lai jauno gadu sāk ar panākumu. Iepriekšējā mačā 1 punkts bija starp komandām. Pateicoties Edvarda Mežuļa tālmetienam pēdējās sekundēs, kad Ventspilsniekiem bija 2 punktu deficīts. Ļoti līdzīgā situācijā tagad ir atkal Ventspilsnes komanda vai Ogres komanda līdzīgā situācijā. Ļoti tuvu, lai arī kā beigts šis pēdējās 3,7 sekundes, ļoti tuvu komandas būs atkal vienotrai. Bija viens gads, kad komandas tikai uzvarēja viesu laukumā. Jā, protams, Gins Fogels paprasīs šeit atkārtojumu. To var darīt, un tas tiks prasīts, pilnīgi loģiski. Vienalga, kā tur viss beidzās. Šī ir tā epizode, kad ir jāprasa mazie līdzstēji malā arī rāda. Neapšaubām jāskatās. Un ir tiesneši skatīties. Iepriekšējais izaicinājums, ko Ogri paprastīja, bija veiksmīgs izaicinātājam. Un šeit 2 lietas jāskatās, kad īsti pienākās bumba un cik arī laiks paliks. Jā, apsīt, ja valtā, nesaņem jautā bumba, nu šeit ļoti sarežģīti. Viss tā apsīt jautā bumba. Bet tā tomēr bija Čība, kas bija jautā pirmā ko. Sits. No te būs ļoti tuvu, neko nevar sakast īstais. Jautājums ir tāds, vai vispār pieskarās Ausējs bumbai. Lūk, par ko ir jautājums šeit. Un nav nemaz izslēgts, ka Ventspilsnes kapteinim ir taisnība šajā epizodē. Izskatās, ka varētu būt, ka nepieskārās Ausējs nemaz bumbai. Žēl, ka nav kameras no otras puses, tad mēs vispār to perfekti redzētu. Līdzīgi kā bija epizodē ar Tomasu, es teiktu, ka šeit ir iemesls mainīt lēmumu. Protams, jābūt pilnīgi pārliecinātiem. Un šeit darētu tā, kā Latvijas saka, frame by frame. Un šeit jau frame by frame pa vēlu bija. Kontakts vēl. Jautājums jā, vai arī Ausējiem nepieskarās Ausējs autā bija. Tas arī jautājums. Un tur Kalpus ļoti labi ieņēmis startisku pozīciju tā, lai tiesšiem nebūtu īsti skaidrs reiz dzīvajā. Ja Ausējām pie dībēm nepieskārās bumbu, tad es teiktu, ka ir iemesls mainīt lēmumu. Tomēr lēmums netiek mainīts. Jo es domāju, šeit ir tas nostādā pilnīgi tas, ka pilnīgi pārliecība par to nevarēja būt. Mārtiņš Kozlovs ļoti labā pozīcijā bija, lai redzētu, vai pieskārās Ausējām, nepieskārās bumbu. Labs scenārijs Ogrei, ņemot vērā, ka šeit Gina Fogela pretendīs par to, ka pret Ausējiem tiek saskatīt noteikumu pārkāpums. Skaties atkārtējumā autu izpildu Mirkli varētu pateikt, cik nopietnas pretenzijas tur ir. Arturs Ausējs arī nav tas sliktākais noteikumu pārkāpumu demonstrētājs. Tā kā ticēt Samuēlim arī ķer galvu. Protams. Kas pa galotnīti komandām un tiesnešiem arī tajā. Arturs Ausējs pilnīgi pārliecināts, ka viņu pagrūda.
Tādiem apsītīm iespējas līdz 3 punktiem palielināt, bet vai ir jāmet otrais metiens grozā? Tāds ir jautājums. Tāds ir tas jautājums. Varbūt var mest otro garām. Tā arī dara Bērze pavāja metiens Bērzem +2. Ogre brauc mājās ar šī gada pirmo uzvaru. Basketbola klubs Ventspils pietrūkst tādās svarīgākās epizodēs augstsinākāk, precīzāk. Varbūt arī tā veselīgi agresīvāk nospēlē Ogre un attopas pēc tā labākā sākuma. Un otrā puslaikā nolauž tomēr basketbola